domāju, šodien mums ir plāns īstenībā izbraukt visu tā kā Puketu, varbūt mēģināt apbraukt to lielāko visu daļu apkārt vienkārši, varbūt nekur nestāties tā riktīgi uz peldēm un baigo tusēšanos, bet vienkārši izbraukt visu un atrādīt arī jums, kādas, kur te vietas vispār ir, kādas pludmales un kādas features. Un, jā, iespējams, ka mēs tā arī darīsim. Ir kā ļoti vilginoši tagad būtu ielīst te ūdenī, bet gribās braukt uz priekšu, jo diezgan liels jau īstenībā gabals. Es pat neesmu tā paskatījies, cik daudz, bet man liekas, baigie kilometri īstenībā, lai viss apbrauktu. Bet, nu, pamēģināsim. Patongas pludmali tur. Mēs te kursējam šurpu turpu pa Puketu. Šādi te zīmes stāv tsunami bīstamības zona. Šeit tajā gadā bija tas lielais tsunami. Redz, paskaties, makšķernieki taču dara savu darbiņu te. Redzi, krastā, žvidzina. Wow. Šāda skaisti nākamā apstāšanās vieta. Šeit kafejnīciņā tu piestāj ceļu malā. Tev jāpaņem ir kaut kas varbūt padzerties, paēsties. Es domāju, ka padzerties paņem. Un tad stundu tava rīcībā ir tāda privāta pludmalīte apakšā. Rekur. Ar ļoti skaistu ūdeni. Tā klintīm. Ārprāts. Itī smuka vieta. Visiem Instagrameriem un šitiem ten skaistuma karaļiem un karalieniem šī vieta ir domāta, vai ne? Šūpolīts. Forši? Bija bail bišķīt? Tie pirmā momentā tāds. Pirmā, pēc tam jau... Vajag iesties. Vajag tāds. Tāpēc, ka es jūtos diezgan sēklis bija. Tur piespādzēts, tur. Bet, ja pastāstu, jo es tikai piespādzēts par tiem skliķiem.
esam atbraukuši uz pie Kamala Beach. Tāds Kamala pludmale ir tur tālāk priekšā. Un šeit ir privāta tāda zona. Izskatās visā dārga hoteļi, tie sabūvēt. Šaura pludmalīte stremelīte, tāda ļoti klusa vieta. Te tāda rezorts, kaut kāda daži tā kā pamest, kur te ir, kur mēs stāvam tagad. Daži tur liktīgi dārgi ir. Nu tāds mix and match. Un ļoti klusa, nav daudz cilvēku, nekas te nebrauka apkārt, ne? Tikai mēs. Un redz, kāda priekšrocība ir motorollerim. Frāns, 3 minūtes es stāvu šeit, es saku, tur pēc 3 minūtēm būšu pludmales otrā krastā, tur paskatīšos, kas tur darās. Kamalas pludmale. Pilns ar vietējiem šajā vietā. Varbūt turisti ir tur tālāk kaut kur. Ne? Brauc pa ceļu, noliec šādā vietā mocīt. Savu skaistu dzelteno. Neliels skatpunktiņš šeit. Un šajā skatpunktiņā mēs ieraudzīsim ļoti skaistu pludmali. Kas man galvā, kas man prātā, Jēziņ? Ak, Dievs, esmu jau vējs apūsts un sakars, un zini, kā ir, ne? Ok, sorry, es neko neteicu. Ļoti skaisti pludmali šeit, mīļie draugi. Tūlīt mēs jums parādīsim. Man liekas, šī varētu būt līdz šim tagad priekš mums skaistākā pludmale. Netālu no tur tālāk ir Surina Beach, Surinas pludmale, 1 kilometrs no šejienes. Un šī ir tāda maza meitenīte. Jāj pa ceļu dziedādām. Vēl viena paradīzes pludmale, dāmas un kungi. Šādā te vietā. Šis ir Surinas pludmales pats gals. Mēs te izbraucām kaut kādu kilometru tālu, lai šitās te iet te gar ceļu, gar jūru. Tāds pārkings te ir un tur visu kaut ko cep un zivtiņas cepās un gaļiņi. Lūk, un šeit ir pludmale, kas beidzas šādā palmu mežā. Nu, superīga lokācija. Neko piebrauc noliec mocīču tā. Vai ne? Un aiziet pačilo, bišķi uz jūru, te forši tāds aizvērš, tur papildēties. Es domāju, šodien mums ir plāns īstenībā izbraukt visu tā kā Puketu, varbūt mēģināt apbraukt to lielāko visu daļu apkārt vienkārši. Varbūt nekur nestāties tā riktīgi uz peldēm un baigo tusēšanos, bet vienkārši izbraukt visu un atrādīt arī jums, kādas, kur te vietas vispār ir, kādas pludmales. Un it kā ļoti vilginoši tagad būtu ielīst te ūdenī, bet gribās braukt uz priekšu. Jo diezgan liels jau īstenībā gabals. Es pat neesmu tā paskatījies, cik daudz, bet man liekas, baigie kilometri īstenībā, lai viss apbrauktu. Bet, nu... Mēs esam šādā te vietā, bišķiņ iesmērēt rokas ar krēmtus, ka rokas man tā cietuši. Ja gudīgi visu ceļojumu laikā es vēl neesmu riktīgi sauļojis, man vēl joprojām balts vēders. Mums ir 2 pilnas dienas, mēs domājam varbūt vairāk pavadīt pludmalēs rīt parīt, jo šodien mēs reāli gribam apbraukt visu salu, paskatīties vietas, kādas te ir un parādīt to arī jums. Un rītā varbūt rīt parīt jau atpūsties bišķiņ. Jo mēs nebrauksim no Puketas uz citām salām nekur citur, jo šeit jau arī pietiekam daudz ir ko apskatīt un lai nebūtu jāraustās apkārt. Tad te arī paliksim un... Bet tāds jau bija, tas arī mūsu plāns. Plāns tāds arī bija? Tāds arī bija. Apbraukt, explore, paskatīties, kā te izskatās Puketa, kādas ir pludmales, kādas viņas ir, vai viņas viss ir līdzīgas kā Patonga. Atbild uzreiz ir nē, tāpēc kā pludmales šeit ir. Patonga bija vienīgā tāda veida pludmale, kā pilsētas pludmale. Un pārējās jau te ir atkal viss visāds.
Bet jūra smuka zaļa. Malaizijā jūra mums nekad nebija tādā krāsā. Tā kā pišķiņi atlido 1 stundu uz augšu uz Tailandu. Uz Taizemi, čorta pabiri. Tevi Tirkijas zils ūdens. Tā, ka tev vajag uz mazmājiņu, tad dažreiz liekas pat īsti, kā tur izskatās. Jā. Izskatās, ka tas ir tas, par ko tu stāsti tagad. Tas ir tas. Ir kā no ārpuses ļoti skaisti, vai ne? Nav ļoti skaisti tā, kopumā. No ārpuses. Pat māja, tas ir viskaistākais, kas te ir, jā, tieši šajā vietā. Bet iekšā, it kā jau nav. Bet tur kaut kas bija nodzis, laikam nebija paspējis. Un uz grīdas. Kluci? Un ar tādu šīperi apklāts. Konstantīnu? Tur varēja redzēt. Nolic Konstantīnu uz grīdas, Protams, ka tajā podā tur arī, laikam, tur ūdeni nevar nolaist. Jā, skaidrs. Tāda. Bet tā, ka tev vajag, tad laikam neinteresē. Galvenais neiekāpt. Tas gan. Kopumā šāda te pludmale. Gara īstenībā, tur vairāk kilometri, kur nāk no turienes. Un tur ir tāds līdzenums, aizmugurē vairs nav kalni. Kalni tur palika aizmugurē. Un atkal neliela pauguriņa uz to pusi. Šeit tāda līdzena ielai, kas noteikti ļoti cieta tsunami laikā. Šāda pludmale. Nav gluži tāda mūsu pludmale. Šā vairāk izskatās pēc tādas virinātāja pludmales. Lai piedod man virinātāji. Tad bija šī skērija. Vakarā vispār te būtu tā neomulīta, man liekas. Lidosta priekšā ir. Esam atbraukuši līdz tā vietai, no kurienes mēs aizvakar mēs te uzsākām savu Tailandas. Vai Taizemes, piedodiet ceļojumu. Lūk, un šādi braukuši esam atbraukuši uz šādu vietu. Šis ir tālākais Fuketas ziemeļu punkts. Un šeit ir tilts, kas savieno Fuketas salu ar visu pārējo Taizemi. Un šeit izskatās pavisam savādāk nekā pārējās vietās, kur mēs bijām Fuketā. Neteikšu, ka šeit ir ļoti turistiska vieta. Pavisam neteikšu tā. Un šeit izskatās pavisam savādāk, gan te ir mājas uz ūdens visādas, un uz ceļa ir blokposti un policijas stāv, un visādi brīnumi te notiekās. Jūs čārģi ar savu telefonu, un baigi moderni visu safilmēs jums. Jā. Uz blokposti mēs nekur tālu nevaram aiziet, ja vienīgi ar krastu. Aiziesim uz tiltu apakšu. Pavarēsim tiltu. Uz otru pusi neiesim. Jā, uz otru pusi neiesim. Nē, pāri uz turieni mēs toši neiesim. Traks tu neiesim. Vai tu traks paliec, vai? Šāda te vieta. Klusiņam zvejnieki kaut ko ķemerējās tur. Un šeit ir templis un statujas. Tāda ļoti klusa, nomaļa vieta. Tāda sajūta tā kā pierobeža kaut kādi godīgi. Sieši braucot arī bija tas ceļš tāds, bija interesants, savādāks, protams, nekā pārējās vietās. Un bija tā kā tāds blokposts kaut kāds. Un reāli izskatījās, ka tu pārbrauc robežu. Un
Un tad šī tilts nāk. Jā, interesanti vieta. Es ceru, ka jums arī ir interesanti. Uzlieciet kādus to laikos, iemetiet un... tā kaut kā. Šāda svētnīca. Šeit blakus dzīvo, mūki. Redzam, mēs tur mūkus arī šeit. Tāda interesanta vieta. Tā kā bulderos zem tilta, ne? Grūti saprast, kas te pa sanāksmi zem tilta. Tilta vidū sēž kāds 100 cilvēku, viņš vairāk. Mūzika skan, kā apkārt vajag nav nevienu, ne? Bet viņš savākuši šeit, tā kā skolā. Es jau viņi gaida, vai viņi domā, ka viņi ir uz kuģa? Viņi gaida mūsu uzstāšanos. Iespējams. Un tur ir rekuts apmanīši. Kaut ko, šajā vietā noteikti varētu būt baigās dzīves. Bet reāli cilvēks stāv gaida, skatus nevienu nav. Jā, tad viņi gaida visu, ka tu ies uzstāties. Vai ne? Jā. Arī fakts. Gan jau viņi aplaudēties uzkāpt tagad, ne? 100. Šeit peldēt taču nebūtu ieteicams, ka te baigi atvara apakšā ir. Un tur tā upe ietek jūrā. Tur atklāt jūra tālāk ir. Un tilts ir pie pašas upes ieteks jūrā. Šeit te. Ko, es būšu piefilmējis vēl vienu karti pa pāris stundām. Es nevaru izturēt vairs. Es nezinu, kādā formātā es te filmēju. Spiediet laiku. Visiem čau. Atbalstiet kanālu ar jaunām simkartēm. Dievs. Te redz, ko viņi visu te dara. Un tur pa visu laiku mētājas tāds mazs zīltiņš izmētāts ir. Amazing. Bet vienmēr cik te daudz makšķeres salikuši. 3 cilvēki reāli ar kaut kādām 20 makšķerēm. Un 2 zivs tikai es redzu. Un tas nav pārāk labs rādītājs, ne? Reiz? Nē, mēs atradīsim labāks vietas. Puketas tālākai ziemeļu punktā. Jūties kā ziemeļos? Vēl ne, bet es jūtos savādāk nekā tur, jo tiešām es neredzu daudz turistus. Vispār neredzu. Tu vispār neredz daudz cilvēks. Te viss brauc tā kā pārtikā robežai uz kaut kādu, uz citu valsti. Nav nekas apdzīvots nekur. Apkārt paskaties tikai kalni un lejas. Super. Tālumā tur paceļās lidmašīna no Puketas. Mums jābrauc tur atpakaļ.วันนี้ค่ะพี่นุชนะคะนี่เลยหัวใจด้วยรักและผูกพันกันพี่น้องอาวุธหนูเชษโอ้คนนี้นะต้องบอกว่าเป็นทายาทนักการเมืองเหมือนกันเนาะนะคะเพราะว่า Man gribās vēl izdevi.
drāmas un čomaciņu. Mēs braucam caur mežiem pa vidienu Fuketā. Es kaut ko nepareizi biju nogriezies, bet arī tā mēs varam braukt. Ļoti interesants vietas redzam, braucam gar tādiem ezeriem visādiem. Izskatās, es nezinu, grūti pateikt, ka tā ir Taizeme tagad, vai ne? Bet var vienīgi pateikt, ka tā ir Taizeme, tāpēc, ka šausmīgi karsts. Šāda te vieta, nezinu, vai te kaut kāds čūskas ir vai nav. Parādīšu jums ezeru. Jā. Redzīt, kas te pa izmēriem ir norādīti. Īstenībā tāds, mums ar Gaču tāds normāls ezers, kur šitien uzliec savu kempingu šeit, samet gruntenīts te. Tāds šeit varētu būt arī līņš šeit, ja tā labi, ja labi grib. Cik te dziļš vai kas tas vispār ir domāts, bet šitāda ezeriņa te ļoti daudz ir. Uz laiku te braucam, uz laiku pa ceļam tāda maz ezeriņa ir. Mēs esam reāli pa vidu kaut kur ziemeļi Puketas vidienē. Viss, dāmas un smalkie kungi, šādā te skaistā vietā mēs tagad zem palmkokiem. Jau paspēja aizmirst pludmales nosaukumu, bet galvenais nepaspēja aizmirst to šeit atbraukt. Pludmales nosaukums šeit te augšā kaut kur ir. Šitas. Šitās te. Izlasījāt, vot. Pasūtījām bišķiņ paēst, pats riktīgi piekusuši, esam nobraukuši vēl. Riktīgi daudz nobraucām. Galvenais par to pašu karstumu pa dienas vidu nav labākais braukāt apkārt. Ir forši, ir riktīgi cool, bet tā enerģija kaut kur jāatjauno ir. Nebraucam, riktīgi daudz cilvēku ir. Kā iepriekš minēju šajā pludmalē. Te neizskatās kaut kur baigās dzīvo, mēs mājas būtu, kas te ir atsevišķi vienkārši pludmala dabā ir. Un tāda riktīgi seksīga. Sēdēsim klusiņām, tagad gaidīsim ēdienu un pastāstīsim, vai mēs iesim peldēties šādiem ēdieniem. Nice. Šo? Vakariņas beidzās, pusdienlaiks ir beidzies, samaksājam čiriku. Šis 10 eiro izmaksāja visu. Padzerties lielā puda ūdens, 2 sulas un 2 porcijas rīsa un 2 vistas. Rītīgi krūt vietas tā. Mēs iespējams rītdien atbrauksim šeit uz pludmali. Vai ne? Uz šo, tāpēc kā, man liekas, viņas vairāk uzrunāja šī vieta. Bija vēl pa ceļam redzējām tādas vietas, kur mēs īsti nevaram pat piebraukt. Bet šī ir super. Ka visu dienu brauc pa sauli. Es runāju par šo daļu savā sejā. Un Andrēm jau ir kaut kas līdzīgs. Nāc, parādi. O tā! Kā var noslēpties no tās saules? Nezinu, kas jāliek virsū? Ak, kungs. Nekas. Kā ir, tā ir.